kravai. Uz Indiana blakus štatu, minūtes 20 braucot. Kaut kad šeit es esmu bijusi pakaļ kravai, tajā te ēkā tur bija vasarā. Tā manājā ēka būs šitā dzeltenā. Šeit es kraušos, kur tās visas fūras stāv. Atbraucu pakaļ kravai pupiņu, kas ies uz pārtikas veikalu. Tā, mums vajag shipping ir šeit. Izskatās ļoti liela noliktava, es domāju, ka jau aizņems kādu laiciņu, kamēr sakraus kā parasti tādās vietās. Tas viss ātri nenotiek. Laikam vajag sākumu nopirkoties un tad vēl čekiniet taisīt. Čekins attaisīju. Tagad vajag sakopt traileri ātri. Tā. Saklāpsim traileri. Jānoņem ir siksnas. Jāsaslauka būs traileris, tāpēc, ka vedīšu es ēdienu. Būs man krava ar pupiņām. Tā. Un tad noņemšu es tās siksnes un šitās tam arī vajadzēs visas salocīt, smukiem salikt iekšā kastā un tad izslaucīt piekabelē tīra un smuka. Man ir 73. durvis. Domāju, ka šitā pusē būs, bet izrādās, ka otra pusē ēkas. Brauksim apkārt. Nepaspēju pat salocīt siksnas. Salocīju kaut kādas, 5 siksnas, izslaucīju piekabi un atnāca man message, ka vajag braukt parkoties uz 73. durvīm. Es domāju, viņi varbūt arī ātri pat sakraus mani. Tā ir parasti, kad liekas, ka ilgi sakraus, ilgi nāksies gaidīt. Tad ņem 1, 2 sakrauj. Kad steidzies, tad ilgi atkal. Nu, tāds darbs, ko padarīsi, kā kuru reizi. Es principā nekur nesteidzos īpaši. Apstāšos noteikti Traksapā uz kādu stundiņu 2, ja gribu pagaidīt, kamēr cauri Nashville izies viss tas vakara sastrēgums un būs vakars un varēs mierīgi braukt, būs mazāk satiksmes uz ceļu. Tā. Brauksim, meklēsim, kur mums 73. durvis ir. Es būšu starp šiem 2 traileriem. Aiziešu attaisīšu durvis. Man starp tiem 2 traileriem nāksies parkoties. Tā, man viena puse durvju vaļā jau ir. Attaisīšu tūlīt ātri otras. Man vajadzēs atnākt to siksnes izsviest ārā un GPS noņemt. Tā. Tā, es pieparkojos, paprasīju klientus plastinu triepus uz aizmuguri. Uz pašām beigām to es arī izdarīju. Man vajag sarkano gaisa šlangu atvienot. Viņi atnāks uzlikt saslēgu tādu speciālu, lai, ja man gadījumā kaut kas galvā ienāk, es neizbraucu projām. Sēžu gaida, kad man atminīs dokumentus. Es gāju pakaļ papīriem, sakrāvu mani, uzlika plombi. Sēžu kā cietumā krātiņā tādā. Nelaiž mani iekšā. Kas tas sakrātas?
nosverties. Jūtu, ka man krāva ir smaga. Man tur bija papīros jau rakstīts, ka 42,000 poundu. First or Rayway? First way, Tractor number 154. Okay, you can pull off the scale. All right, thank you. Tā, svars mums ir. Tagad mums vajag nopirkoties un iesim iekšā. Redzi biļetes. Paskatīsimies, kāds mums svars. Tātad es nosvēros, ja? Tu vari nosverties pirmo reizi, pēc tam, ja tev vajag pārsverties, tu nosauc šo te numuriņu, un tad tu mazāk maksā otru reizi. Pirmo reizi es samaksāju $14,75, nu, to kompānija, ja, maksā. Un otro reizi, kad pārsvēros, $5 maksā. Tātad mans kopējais svars 78,480 poundi. Uz piekabes man ir pārsvars 1,580 poundu. Nedrīkst būt vairāk par 34,000 poundu. Šeit uz drive axle man ir 30,960 normāli. Tātad, ko es izdarīšu? Es pārbīdīšu aizmugurējās riepas bišķīti. Tātad riepas es pārbīdīju, ja? Man tagad sanāk bišķīti pārsvars par 660 poundiem uz drive. Man bija pārsvars uz piekabes, tagad man uz drive, ja ir pārsvars bišķīti. Nu, es tā, uz viena cauruma tur ir 250 poundi, 250, 502. Nu, kaut kādus divus caurumus atpakaļ es pārbīdīšu uz tendāmām. Un tad man vajadzētu izlīdzināties. Tad te būs 34,000, nu, tur 100 kaut cik, ja tas tur īpaši to neietekmē. Un tad te bišķiņu vairāk pieliksies, bet te man ir normāli. Un tad kopējais svars man ir 78,680. Tad, nu tā, lūdzu, ar svariem, ar svariem. Tāda lieta, vienmēr vajag nosverties. Man priekšā divi veidstationi būs svari, ja tie saucamie Kentucky un Kentucky, laikam tikai divi, jā, Tennessee iebraucot. Tennessee neatceros, būs vai nebūs. Es zinu, ka pa šo ceļu braucot man tieši divi būs. Tad, nu, lai neriskētu nosvirties, lai svars būs smuk. Es arī, laikam, trešo reizi pārbīdīšu, lai man te viss būtu labi, un trešo reizi, laikam, arī nosveršos drošības pēc. Nu, mazums kas, ja? Sveiciens visiem no Ziemeļkarolīnas. Atrodos pašlaik mūsu terminālā. Tur mums aiz tām durvīm atrodas office, tur labierīcības. Šeit tās nelielas tenisa galds mums. Tur priekš vīriešu dzimtes pārstāvjiem mazliet tāda sporta zāle. Nu, kaut ko darīt. Vismaz ir, kad sēdi 34 stundu pauzi taisi. Šeit mums šādas tādas kravas atbrauc pie mums pārkrauties. Daudzas kompānijas arī mēs paši šeit pārkraujamies. Šeit tāds mehāniķu stūrītis maziņš. Šeit ir rampas, kur pārkraujamies. Tā, es iešu, paņēmu kompānijas mašīnu, iešu braukšu pareizāk sakot, es iešu pēc kafijas. Mašīna mums kompānijas ir redzējusi arī labākus laikus savā dzīvē. Šitā ir Ziemeļkarolīnas priekšnieka vecā mašīna, tāpēc viņa tāda mazliet pamocīta ir. Dzīvē daudz ko pieredzējusi jau. Atrodos pašlaik pilsētā Šarlote. Skaistās nosaukums Šarlote. Brauksim pēc kafijas. Es atvainojos iepriekš jau par mazliet netīro logu un sasisto logu. Mazliet viņš
saplēsājies vietām, bet, nu, es domāju, ka varēs kaut ko redzēt. Vismaz maziņš ieskatiņš, kā izskatās Ziemeļkarolīnas pilsēta Šarlote. Šeit ir tāds brīnišķīgs grafiti. Tiešām skaisti sataisījuši. Kafiju es paņēmu. Kafija ir. Pirmo smalkus iedzēru, pilnīgi ap sirdi palika labāk. Cik labi ir kafija no rīta. Tā, priecīgāk pilnīgi palika. Aizbraukšu uz centru, parādīšu jums mazliet centru pilsētā Šarlote, Ziemeļkarolīnā. Tātad man plāns ir sekojošs uz nākošajām dažām dienām. Rītdien es izlidoju pēcpusdienā uz Ņujorku. 16. datumā vēlu vakarā es lidoju atpakaļ. Attiecoši pēc iespējas vairāk mēģināšu Ņujorkā jums safilmēt. Visādas interesantas lietas, interesantas skatus un tā tālāk. Un tad atbraukšu es atpakaļ uz Ziemeļkarolīnu 16. datumā vēlu naktī. Un 17. datumā visdrīzāk es došos atpakaļ uz Kaliforniju. Un šis būs mans pēdējais reizes šajā gadā. Tātad kā lai es aizbraucu uz centru, laikam šeit. Godīgi es pateikšu, es pilsētu šo nepārzinu. Es braukšu vienkārši uz Dūlo kaut kur, ja? Lai varētu parādīt jums kaut ko. Jo, ja es skatīšos navigātorā un filmēšu, tad diezkas man te nesanāks labs. Es domāju, būs interesantāk gan jums, gan man, gan mums, ja es braukšu vienkārši uz Dūlo kaut kur pa pilsētu. Mēģināsim atklāt jaunas vietas šajā skaistajā pilsētā. Tā, paskatīsimies, kas notiks, ja mēs paņemsim nākošo nobrauktuvi. Vai mēs nokļūsim centrā. Tā. Karolīna arī te nepārāk tālu atrodas pilnīgi blakus štats, pāris minūšu braucienā. Nu tā, mēs laikam tomēr nonācām centrā, ja es saprotu. Šeit priekšā tāda interesanta baznīca. Es pat nevaru pateikt, kas tā ir par reliģiju. Tā bija interesanti, ko varēs redzu. Priekšā atrodas stadions. Tas apaļais. Es mēģināšu piebraukt no otras puses, varbūt redzēsies. Es tā kā nebūtu pretī, godīgi sakot. Nu šeit stadions redzās viss tās Ziemeļkarolīnas kaut kāds. Es pat godīgi nebūtu pretīm kaut kur noparkoties un pastaigāt. Kaut gan ārā ir diezgan augsts. Kaut kāda laikam 1 grāds siltums un man nav līdzi kā vienmēr nekādas siltās jakas. Tas nebija man gadījumā, ja jūs domājat, ka es pīpināju, tas nebija man, tur stāvēja priekšā mašīna un nebrauca vienkārši.
tāds lūk centrs, te mēs vēl neesam pašā centrā, bet blakus centrā. Nu, blakus tā kā pilnīgi. Jā. Te es cik saprotu, tad šitais ir laikam pats centrs jau. Es mazliet atrodos uz slīdām, nu, es tā pieļauju domu, ka es drīkstu šeit atrasties. Jo man citas līnijas principā nav kur braukt, tāpēc es nezinu. Atvainojiet, ja man aizmugurē nāks kāds vilciens vai tramvajs. Es teikšu, es cenšos cilvēkiem parādīt jūsu skaisto pilsētu. Piedodiet man, lūdzu. Nu, nē, es drīkstu šeit braukt, jo šeit vienkārši burtiski nav kur citur braukt. Wow, kāda skaista baznīca. Es mēģināšu pieparkoties kaut kur, jo tiešām skati ir skaisti šeit. Gribētos pastaigāt. Nevis vienkārši izbraukt tikai cauri ar lielu, kā teikt, ātrumu. Šeit ir viesnīca Marijā, cik es saprotu pareizi. Jā, šeit jau ir pats centrs tad. Es nezinu, kur es braucu godīgi. Man liekas, ka es šeit pat nedrīkstu braukt, kur jau es braucu. Laikam noiet līnija. Kas atcerās Coca-Colas reklāma tāda, kur bija Ziemassvētku vecīts un mašīna. Es tik tālu šeit centrā nekad nebiju bijusi. Īstenībā diezgan skaista pilsēta.
cimdus rītdienai nopirkt. Jo es pieļauju tādu domu, ka Ņujorkā nebūs īpaši silti decembra mēnesī, ja? Un es aizmirsu paņemt cimdus, kad izbraucu no mājām. Tāpēc uztaisīsim mazu šopingu. Ko sveiciens visiem! Izdomājos ar jums padalīties ar vienu ļoti interesantu atgadījumu, kas tikko atgadījās. Es biju veikalā nopirkt cimdus rītdien, es braucēnam uz Ņujorku un apstājos pie saldumu ailes un ieraudzīju ļoti pazīstamu iepakojumu. Es no sākuma nevarēju saprast, tā kā domāju, kaut kur es esmu redzējis šādu te kastīti. Un tikai pēc tam man piešāvās, ka tas ir tie saldumi konfektes no Latvijas. Tieši pats latviešu ražojums, pūre konfektes. Es tādas vienmēr Latvijā pērku, kad atrodos ļoti tiešām viņām garšīgas, gan šokolādes, gan konfektes ir. Man tāds joprojām mazliet pārsteigums, ja, kad, pašu latviešu konfektes un amerikāņu veikalos. Tas nebija kaut kāds pārtikas produktu veikals, tur, kur, tiek importēti produkti no Latvijas, nevis no Latvijas, bet no Eiropas. Bet tieši Amerikas apģērbu veikalā latviešu konfektes es nopirku. Šeit pa šitiem gandrīz 20 gadiem dzīvojot, es kaut ko pirmo reizi tādu redzu. Žēl vēl, ka latviešu čipsu nebija, tie ļoti garšīgi ir. Jā, pūre, tukums, jā, Latvija, viss kā vajag, Latvijas produkts, $5 samaksāju par viņu, tas kaut kādi, lai nesamilot, varbūt 3 eiro, kaut kas uz 3 eiro. Es kursu patreiz nezinu, kāds tas ir maiņas kurs, valūtas maiņas kurs, ja, bet, man tā liekas, ka varētu kaut kas tāds apmēram būt. Ļoti patīkami, ļoti veidi kaut ko tādu atrast. Es tieši dažas dienas atpakaļ nodomāju, kā gribētos kaut ko latviešu paēst. Un tad lūdzu, latviešu konfektes amerikāņu veikalā.